Brīvdienas turpinās, un abas dāmas mērojuši ceļu uz kaimiņu valsti. Lai brīvdienas sāksim! Jā! Esam ar Keitu atkal nokļuvušas Igaunijā, un šoreiz mūsu galamērķis ir veltīts relaksācijai. Ir patīkami atgriezties vēlreiz, un lai gan mums istabiņa šoreiz atrodas citā stāvā, ieejot iekšā tajā ir līdzīgs krāsas un izkārtojums, un tā jau rada tādu māju sajūtu. Istabiņa bija ļoti mīlīga, un kas forši bonusā, mums bija balkons ar skatu uz līci. Dāmas iekārtojušās, nu laiks uzzināt, ko Frā Mare Talaso spā piedāvā izbaudīt ziemas sezonā. Dodoties ciemos nav ieteicams ierasties ar tukšām rokām, tāpēc mēs atbraucām ar Floras maiznīcas gardumiem. In the beginning of 2023, 2023. gada sākumā mēs atvērām pilnīgi jaunu jogas centru. Mēs to saucam par dziedinošo jogas māju, un tās izveides mērķis bija papildināt mūsu plašo pakalpojumu klāstu. Šobrīd mēs piedāvājam 3 dažādus jogas nodarbību plānus brīvdienām – kundalīni jogu, pilašu jogu un jogas terapiju. Bet ikdienā katru dienu jogas mājā notiek mēdīju joga, un arī jums būs iespēja to šodien izmēģināt. yoga happening in the yoga house. You will try it today. Is there something we can do outside? Un vai ir arī kādas ziemas aktivitātes, ko pie jums iespējams baudīt? Activities specific in here? Well, yes. Jā, ja vien mums šobrīd būtu sniegs. Mēs piedāvājam iespēju iznomāt slēpes un slēpzābakus. Un kā jūs jau zināt, mēs atrodamies meža ielokā, un tad, kad ir daudz sniega, pilsētas pašvaldība tur izveido slēpošanas trasi, kuru ir iespējams izmantot. Vēl ir opcija doties uz vēsturisko Hapsalu bīskapa pili un no kalna braukt ar ragaviņām. Kā arī, kad gaisa temperatūra ir gana zema, pilsētā ir iespēja baudīt slidošanas priekus. And when the ice is thick, then there is also skatering. Bet nu, ar pirmo jogas nodarbību sākas meiteņu atpūta. Šoreiz vingrinājumi nebija ļoti sarežģīti, bet jogā svarīgi ir elpošana, tāpēc mēs ar Elīnu tā ļoti koncentrējāmies un vērojām jogas pasniedzēju, lai uzdevums izpildītu pēc iespējas precīzāk. Jāatzīstās, ka šajā jogas nodarbībā es sapratu, ka mans ķermenis ir diezgan saspringts un savilkts, un pat ļoti vienkāršs vingrinājums bija diezgan sarežģīti izpildīt. Tas nozīmē, ka laikam man ir jāpadomā par kaut kādām līdzīgām šāda veida aktivitātēm arī savā ikdienā turpmāk. Lai gan jogas nodarbībā tevi pārņem tāds miers un tu arī nedaudz atslēdzies no tās ārpasaules, mani realitātē atmeta visu laiku burkšķošais vēders, tāpēc es ļoti priecājos, ka uzreiz pēc nodarbības mums ir paredzētas arī vakariņas. Vakariņu piedāvājums bija plašs, es no tā izvēlējos zīvi, siltos dārzeņus un salātus. Nu tik ēdīs, nu tik baudīs. Pēc vakariņām neliela atpūtas pauze, un tad jau laiks doties uz baseinu. Spā zonā pieejamas 6 dažādas saunas, 2 iekštelpu baseini un 1 apsildāms baseins zem klajas debesis, kā arī apsildāmi atpūtas zviļņi un kontrasta vanna pēdām. Visvairāk no spā zonas man patika auru sauna, man šķiet tā to sauca. Tur, kur bija visvairāk tvaiks, un tas bija nedaudz arī ar mazu aromātu, un tā bija tā vieta, kur vislabāk varēja arī izkarsēties. Ja jāatzīstās, kura man vislabāk patīk, es nezinu, laikam pieturos pie klasikas, un tā, kurā bija 60–70 grādi bez liela tvaika, tā ir tā, kurā es uzkavējos visilgāk. Te nedrīkst runāt. Sildošie zviļņi gan ir kaut kas baigi foršs. Un noslēgumā vēl peldes baseinos. Pēc baseiniem un saunām salds miegs garantēts. Nākamā diena ir klāt, meitenes modušās un gatavojas dienai. Labrīt! Lai dienai pietiktu spēks, sākam ar brokastīm. Vafeles. Lai nu kā, redzu, ka brokastis jums gardas, bet ilgi nekavējieties, jo tūdaļ jums jādodas uz virtuālās jogas nodarbību. Lai gan rīta virtuālā joga bija pieejama visiem, man ļoti patika, ka mēs ar Keitu esam divatā, jo tad es varēju justies arī tā mazliet brīvāk.
Jogas nodarbības beigās sekoja skaņu meditācija, un jāsaka, ka šo es izbaudīju visvairāk. Un es pat mazliet arī iemigu. Es no sirds baudu šīs brīvdienas, jo pēc jogas man bija pieteikta arī masāža. Masāža kopumā bija ļoti relaksējoša, bet man arī uzspieda uz pāris sāpīgajiem punktiem. Bet nu gan meitenes dodas māju. Es esmu tiešām kārtīgi atpūtusies, un šoreiz es ceru, ka teiciens, kā gadu iesāksi, tā pavadīsi, tiešām arī piepildīsies.